Labrīt! Te Latvijas Republikas komentātors Lauris Nikolājevs ar pseidonīmu DVD Laurencio. Es uzliku brīli, es zinu, lai atšķirtos, jo krekls te viens, viss normāli, zinu, ko es visu laiku mainīšu kreklus. Nabadzība te ir tāda, man nabadzība, citiem nē. Nu, vai taupība teica. Nu, kā jau vienmēr ir padmas ķērie, jo, nu, zin kā, visu laiku runāt gribas. Zinu, vienam pašam jārunājas visu laiku, arī normāli, bet, nu, varētu kādam uzbāsties, zinu, viņš atnāktu, zinu, un es varētu visu laiku āvuļot, zinu. Nu, tā. Un ir, es no rīta pamodos, ir sava iedomātā pasaule. Nezinu, kādā sakarā uzrakstīju. Nu, tagad, varbūt atcerēšos, kāda starpība. Šis ir mans jau otrais video. Nu, šitā atkal kamera patīk. Bet, nu, šitam lēnais telefons raustās. Šitais ir tas, kurš nekad neizlādējās. Jo no rīta jau atnācu, laiku sajaucu. Nu, kā vienmēr jau bija 5-3-1, es vēl padomāju, viss tik labi ir. Un tā. Štais te. Un jau, zinu, izbraucu, jau man tur jābrauc ir. Sajaucu 1 stundu sajaucu. Bet atbrauc atpakaļ tagad. Nu, noteikti tas tāpēc tā arī bija. Jo, varbūt, es nezinu. Es arī iepriekšējā teicu, kad man pat TikToks vecis ielika sirsliņa TikToks vecis. Es paču tā esmu. Man jau ir 18 pat pišķiki. 18. Un sava iedomātā pasaule ir tā, kad es... Nu, kāda man ir starpība, kas ir ārpusē. Piemēram, es kaut kur aizeju. Kamēr es to karu skatījos, tikmēr saprotu. Bet, kāgad, piemēram, es neskatos jau kādu mēnesi. Nu, nezinu. Braucu ar riteni. Kāds 2 stundas dienā braukājos. Saldējums veikalā ir. Vakar Lidlā man ir apčakarēja. Domāju, pa 35, bija pa 45 niknis bija. Bet arī maksimā nopirkt pa 35. Nevar saprast, maksimā pat garšīgāks ir. 35 maksā. Un Rimi ir pa 35. Lidlā apčakarēja neiešu vairs Lidlā. Noteikti, ka tur viņi apčakarēja, tāpēc kaut kartiņu vajadzēja kaut kādas neparādīgi noteikti. Visu gudru arī zinot, tas jocīgi zina. Viss saprota, bet drīkst jau arī runāt, kas nepatīk. Kāpēc vajag 4 cenas? 4 uz katru preci. Ja tu ņemsi tik, maksās tik ar dzelteno cenu, tik, tā jau nevar atrast Karlsons, kur rakstīts ir jāsteigā uz ceļiem. Vai, piemēram, kaut kas. Nē, vēl tāpat. Tāpēc es drīkst ēst konfektes. Tāpēc, kad viņi tā dara un neko nesaka. Kā nedrīkst, bet. Zin kaut kāda apziņa, zin, ka nedrīkst ēst viņas tur noliktas, lai viņas ieliktu maisiņā un pa viņām pie kases samaksātu. Bet tā kā viņi žulās, tad jau arī drīkst ņemt. Tā sanāk. Jo, tā kā, zin, kā tas šī dots devējiem atdodas. Un tā iedomātā pasaule ir. Es māku tā izdarīt. Iedomājos, ka viss tā ir. Un tā arī ir. Un ir taču tās teiciens dzirdēts. Mainies pasts un pasaule mainīsies. Un tā jau, es negribu būt papagailis, bet nav jau tā, ka visi gribēs ar tevi draudzēties. Ir labāk jau, ka tomēr kaut vai viens draugs, bet, kaut kāds sapas kaut kas. Mans gadījums. Kā galvā jau zini, pa ko runāt drīkst, pa ko nedrīkst. Un es padomāju, mana pasaule, zini, man būs 1100 raidījumi. Es speciāli, zini, filmēju, man ir vēlāk laiks. Man jau ir austiņas ar labās, varēšu autobusā braukt.
izbraukšu ātrāk. Nu, tas jau ir tā iedomātā pasaule, zinu. Pat, es 2 stundas ātrāk izēju, baigi ātri pieroni. Es zinu, riteni sākumā, kā es tur aizbraukšu. Un tagad prieks ir, zinu, brauc pupi pa ceļam, zinu, ar caurumu var izbraukt ātri. Tāds, nu jau baigas lietas, bet var arī nebraukt. Var raidījumu filmēt, var nefilmēt, var braukt, var nebraukt, var gulēt, var negulēt. Tā ir iedomātā pasaule. Un paldies augstākajam spēkam. Mēs vakar vienu cilvēku runājam. Nav tik viegli rokas pacelt, bet jātrenējas. Es iesaku jums trenēties, ēst baznīcā, ceļot rokas gaisā. Ne jau tas, kad muskuļi sāp, bet grūti. Tas ir tā, jāpaņem galaktika rokās, redzi. Un tad manā iedomātā pasaulē jau galaktika ir. Bet īstenībā, ja es filmēju raidījumus, man ir jākļūst atpazīstamai seļai jābūt, jo neviens jau nezin, ko nozīmē DVD ar Laurencio. Citi domā, tie ir kompaktdiski. Citi domā, tas ir tā kā, piemēram, Sērs Eltons Džons. Viņš ir Eltons Džons, bet viņš vēl ir Sērs, jo viņam ir zobens. Neviens nezin, kas ir DV. Dēris var pateikt, tas ir dakteris. Dakteris. DV, kas ir? Nu, ir daudz raidījumi, ko teikt, kas ir DV. Jo DV pagaidām paliek noslēpums, kas tas ir. Tāpēc, ka pagaidām viņš vēl nav riktīgi ienācis iekšā, tas DV. Viņš vēlāk ienāks. Ienāks iekšā DV. Jo precīzi ir 2 gadi tam. Jo tētis teica, vecina dzīve sākas no 50. Tad ienāks man iekšā DV. DV ienāks iekšā. Tātad šo galaktiku viņš ieiet iekšā, apziņā. Un kas notiks? Nauda pati nāks uz mājām. Saprot? Es zinu, tas tā ir. Jo manai mammai tā ir. Ja manai mammai tā ir, tad man tā būs. Jo es esmu no mammas izlīgu ārā, saprot. Tā tas ir. Nu, protams, vēlāk vajadzēs man asistentu. Vajadzēs, jo man saruna par naudu ir nepatīkama. Es tā zinu. Nu, ko es tagad par bitēm domāju, jo man ļoti palīdzēja bite. Mani aizveda karaliene, uz Budas mūžu aizveda. Un, kur viņš tur vecis atbrauc, viņam kastītē ir bites. Bet ne parastas bites. Īstās bites. Es zinu, kur viņas dzīvo. Priekš manim jau viņas audzē. Īstās bites, tas ir. Viņas dzīvo pie mana tēti tur. Jau 3 stropi ir. Es braukšu, ņemšu bites, arī likšu kastītē. Nu, to es vēl neesmu izdomājis, kā es viņus tur ķeršu. Jo pagaidām viņām uztaisiet ar to pacelšanās, dēlīti pacelšanās. Un noteikti es viņus tieši tur salasīšu ar kaut kādu uzmanīgu pinceti, spārniņu. Nu, noteikti, ka tā darīšu. Un, ja pašam iekodīs, tas ar nekas. Jo viens kodiens Budas mūžā maksā 60 eiro. Man iekoda. Nepagāja ne gads, un es jau sāku raidījumu filmēt. Un es savām bitēm, varbūt tik dārgi, ne, 60. Ne jau kurš katrs var 60, bet lētāk manas bites būs bišķītīgi, jo konkurencē uz bitēm jābūt ir. Tā. Visu laiku domāju par Māru Mednieku. Noteikti Māris Mednieks tagad pļauj, viņam jau nav laika skatīties, bet viņš jau iemācīsies, noskatīsies, zina visas video. Es jau zinu, kur viņš var skatīties. Viņam laiks ir, ja viņam patiks. Jo varbūt jau ir apnicis, varbūt ko citu atredzis ir. Nevar zināt neko. Tākšto es domāju, kad slēptā reklāma DVD ar Laurencio. Zobi tas ir tā, jo zobi ir jātaisa, tas ir jāpalīdz cilvēkiem, vecākiem. Ir jāpalīdz, ir jādara arī labie darbi. Labie darbi jādara. Slēptā reklāma DVD ar Laurencio. Labie darbi jādara, un, protams, arī bišķi škodi.